sveicienu no Barcelonas. Un ļoti žēl, ka man šodien nav iespējams būt kopā ar jums, bet tā gadījās, kad es iepriekš pagājušajā gadā vēl nopirku dalību konferencē, kas ir augsta līmeņa konference paredzēta uzņēmumu vadītājiem, un kurā tiek runāts un domāts par to, kādā veidā ekonomika attīstīsies nākotnē gan Eiropā, gan pasaulē. Un, ja es varbūt varu pastāstīt vienu tādu īstu kopsavilkumu no tā, par ko tiek runāts, par ekonomikas attīstību šeit, tad varbūt tāda kopējā frāze ir, ka mums ir jābūt tomēr piesardzīgiem nākotnes prognozēs ekonomikā, jo mēs nevaram teikt, ka globālā krīze pasaulē ir beigusies un ka mums ir iespējams tagad droši raudzīties uz to, ka ekonomikas visapkārt blakus mums atsāks augt. Un tas ir arī varbūt svarīgs secinājums Latvijas ekonomikai, domājot par to, kādas ir mūsu izvēles iespējas, ko mēs varam izdarīt, lai mēs varētu uzlabot savas valsts ekonomikas stāvokli. Un mēs, protams, Latvijā esam ļoti sarežģītā situācijā. Un tāpēc arī varbūt mums ir jādomā par sarežģītiem risinājumiem. Mēs esam varbūt drusciņi, tā kā tas ceļarullis tajā attēlā, ieskrējušies un apgāzušies. Mums ir jādomā, kas ir mūsu metode, kādā veidā mēs nonāksim atpakaļ pie izaugsmes. Un varbūt, lai paskaidrotu to, kāds ir tas veids, kādā mēs domājām, kā var nodrošināt pastāvīgu un ilglaicīgu izaugsmu Latvijā, es gribēju no sākuma nedaudz pastāstīt, kur ir Latvijas problēma cēlonis. Un, kā jūs varat redzēt, šī grafikā Latvijas problēma cēlonis lielākoties ir ļoti strauja ārējā parāda pieaugums. Jo mēs treknējos gados dzīvojām pār saviem līdzekļiem. Bet es gribētu pievērst uzmanību tam, ka augšējā daļa, kas ir lilā krāsā iekrāsota, kas ir privāto sektora aizņēmumi ārvalstīs, ir nesalīdzinām lielāki par mazo zilo strīpu apakšā, kas ir valdības aizņēmumi. Jā, ir taisnība, ka mūsu valdība nebija pietiekami piesardzīga un dzīvoja treknējos gados. Tomēr lielākoties Latvijā problēma radīja privāta persona, tāda kā mani, piemēram, aizņēmuma ārvalstu valūtās. Un līdz ar to Latvija pēc būtības kļuva par, varētu teikt, savas veiksmes upuri. Mēs aizņēmāmies ļoti daudz naudas, lai attīstītos, un mēs arī investējām ļoti daudz naudas Latvijā. Daudziem ir paslīdējis garām, bet Latvijā bija viens no visaugstākajiem investīciju līmeņiem ekonomikā Eiropā. Un šīs investīcijas arī radīja izaugsmi, kur mēs varējām vērot, bet, diemžēl, izaugsme nesa tādu burbuļa ciklu. Un tā problēma ar to, ka ar izaugsmi Latvijā bija, ka mūsu izaugsme nonāca visu nekustamajā īpašumā. Un dēļ tā, ka viņi netika ieguldīti šie iepriekšējie naudas līdzekļi produktīvās ražošanas investīcijās, dēļ tā, ka šī nauda netika izveidota, lai mēs būvētu rūpnīcas, bet tika izlietota tādēļ, lai mēs uzbūvētu mājas, nopirktu elegantus džipus un citādā veidā iekšēji patērētu šo naudu. Tad pēc būtības, kas notika, ir, kad šī nauda ieguldījās Latvijā un aizvien palielināja naudas daudzumu Latvijā. Bet pieaugot naudas daudzumam, bet preču daudzumam nepieaug, rodas inflācija tādēļ, ka lielāks daudzums naudas zenā mazāku daudzumu preču. Un ļoti svarīgi ir saprast, ka inflācija apstākļos, kad ir fiksēts valūtas kurs, pēc būtības nozīmē, ka sadārdzinās ražotāju izmaksas. Ja iepriekšējā gadā, piemēram, es varēju nopirkt siltumu par, piemēram, 1 latu, bet šogad man jau jāmaksā 2 lati dēļ inflācijas, tas nozīmē, ka mana, kā ražotāja pašizmaksa ir pieaugusi. Un ekonomisti runā par tādu reālo, efektīvo maiņas kursu. Un tas ir tas, tā kā mēra, kā izmaksas pieaug relatīvi pret
relatīvi pret kopējām ekonomikas izmaksām citās valstīs. Un grafikā šeit var redzēt, ka pateicoties tam, ka mums bija no vienas puses fiksēts valūtas kurs, bet no otras puses liela inflācija, Latvijā reālais efektīvais valūtas kurs, jeb tas, cik dārgi ir ražot Latvijā, ļoti strauji pieauga. Un no 2006. gada viņš ir pakāpies par 30%. Tas nozīmē, ka imports bija aizvien pievilcīgāks, bet eksports aizvien apgrūtinātāks. Līdz ar to gala rezultātā mēs esam nonākuši pie situācijas, ka mūsu cenu līmenis, jeb tas reālais lata kurs, ir neatbilstošs mūsu spējai radīt produktus. Ja mēs, protams, būtu izveicīgi rūpnieki, un mēs spētu daudz kvalitatīvāk un dārgāk ražot mantas un pat dārgāk naudu viņas pārdot, ja mēs spētu nodrošināt to, ka mūsu preces var ienest lielāku naudu, ka mums ir lielāks darba ražīgums, tad mēs arī varētu uzturēt augstāku cenu līmeni. Un katrs zina, ka Zviedrijā, piemēram, cenu līmenis ir augsts, bet tas nekas, valsts labi vienalga pastāv tādēļ, ka viņa ražotāji ļoti efektīvi. Ekonomiski varētu teikt tā, ka šīm divām līknēm, zilajai un sarkanajai, būtu jāatrodās tā, lai zilā līkne, kura mēra kāds ir darba ražīgums, vienmēr būtu nedaudz augstāka nekā sarkanā līkne, kas mēra kāds ir cenu līmenis. Latvijā ir milzu atšķirība tādēļ, ka mūsu cenu līmenis pārsniedz ražīgumu Latvijā teju par 40%, un tas ir pārāk daudz. Tas nozīmē, ka mūsu ražotāji, kuri nav efektīvi un kuri nemāk kvalitatīvi un labi ražot, jākonkurē ar cenām, kurām viņi nav gatavi. Un, ja salīdzina, piemēram, ar Vācijas cenu līmeni, kas ir no tiem 9 kvadrātiņiem apakšējais, labējais, var redzēt, ka Vācijā, kur ir bijusi prātīgāka valsts politika līdz šim, cenu līmenis ir zemāks nekā ražīgums. Līdz ar to Vācijas ražotājiem ir viegli konkurēt. Rezultāts tam visam ir, ka Latvijā jau īpaši, bet arī pārējās Baltijas valstīs, kurās bija uzkāpušas pārāk augstas cenas, ir ļoti grūti cīnīties ar krīzi, tādēļ, ka augsto cenu dēļ mūsu ieņēmumi no eksporta nedod lielu labumu. Un šī tabulā var redzēt, ja mēs salīdzinātu, piemēram, prognozes ekonomikā 2007. un 2009. gadā par to, cik būs 2010. gads, redzam, ka kritumi šajās prognozēs tur pat 40% Latvijā, un tas ir vislielākais no visām pasaules valstīm, bet arī Lietuvā un Igaunijā tas ir tikpat liels, un tas iemesls ir, ka mūsu cenu līmenis ļoti augsts. Līdz ar to pilnīgi visi saka, ka lata kursam ir jāmainās, jo lata kurs ir pārāk augsts. Un to saka visi. To saka gan Latvijas Banka, gan Starptautiskais valūtas fonds, gan Eiropas Savienība. Jautājums ir tikai viens. Kādā veidā veikt izmaiņas šīm lata kursā? Latvijas Banka saka, mums būtu jāsaglabā stingrs lata kurs, un devalvācijai, lata kursa maiņai būtu jānotiek caur algu un cenu samazinājumu. Starptautiskais valūtas fonds savukārt ir zināms, mēģina atbalstīt ideju par to, ka lats būtu jādevalvē vienkārši mainot piesaistes kursu. Un galvenā problēma šādā te izmaiņās, jebkurā gadījumā, tas ir arī visu viedoklis, gan Latvijas Bankas, gan Starptautiskā valūtas fonda, ir tas, ka mums ir tā saucamie bilanču efekti, kas nozīmē to, ka mums ir ļoti daudz kredītu paņemt ārvalstu valūtās, un līdz ar to, ja mēs devalvētu, mēs izpatinātu daudz ģimenes un uzņēmumus. Latvijas Banka izvēlējās saglabāt cietu valūtas kursu, tāpēc, ka viņiem bija ideja par to, ka, ja notiek tā saucamā iekšējā devalvācija, jeb algu un cenu samazinājums lēnām ar ilgāku laiku, tad mūsu ekonomika varētu mierīgāk pielāgoties un mums būtu mazāks skaits problēmu.